Labdien! Ir 30. marts, un mēs atrodamies pie Sociālo zinātņu fakultātes, kur šodien norisinās informācijas diena. Sociālo zinātņu fakultāte apmāca jaunos topošos politologus, sociologus, komunikācijas speciālists un bibliotekārus. Viss sākās jau pieturā, kur studenti sagaidīs skolēnus. Iesim iekšā paskatīties! Šis ir ikgadējs pasākums, Atvērto durvju diena, ko mēs saucam par infodienu pasākumu. Un šogad pirmo gadu infodiena notiek tādā kā spēles noskaņā, jo dalībniekiem bija jāiet cauri vairākiem punktiem, un katrā punktā viņi saņēma uzlīmīti. Un sakrājot uzlīmīti, beigās atbildot pareizi uz 5 jautājumiem, viņiem ir iespēja dabūt balvu. Daudziem ir interesē pašpāraude. Mēs viņus uzaicinājām augšā, parādījām, kā īstās pašpārādē, pastāstījām, ko mēs īsti darām, kā var iekļūt, cik mēs esam, un tagad jau arī cilvēki paprasīja kontekstu, jo viņi grib atnākt vienkārši sēdēt, paskatīties. Tā kā skolēni vismazāk zināja par informācijas un bibliotēku studiju nodaļu, lūdzām pašiem studentiem kaut ko pastāstīt. Pārāk daudz stereotipu, vismaz par mūsu nodaļu. Cilvēki tiešām nesaprot, ko mēs darām, ko mums māca. Un es redzēju smaidošas sejas pēc mūsu prezentācijas. Ja pabeidz bibliotekārus, iemāca strādāt pilnīgi ar visiem materiāliem, un mēs noteikti varēsim uzrakstīt visus darbus. Arī skolēniem bija savs viedoklis par informācijas dienu. Es domāju, ka ja interesē piesaistīt studentus, tad noteikti es atnācu viņai līdzi, un beigās es atnāku un paskatos, viņā tiešām interesanti, un es apsveru domu, ka es varētu tiešām studēt. Ir vērts patiešām atnākt, apskatīties, kā tas izskatās, jo no vienas puses pirmkārt būs mazāk vilšanās, ja nepatīk, jo tagad var uzreiz iet projām un meklēt citu ceļu. Un otra lieta ir tas, ka cilvēki var arī labāk sākt studēt, ja viņi ir pirms tam apskatījušies, kāda ir tā vieta. Ir lielāka drošība, ir lielāka paļāvība un arī lielāka pārliecība pašiem par sevi. Šī informācijas diena ir noslēgusies. Jāatzīst, ka tā ir daudz radošāka par iepriekšējiem gadiem. Paldies organizatoriem! Gaidīsim jūs Sociālo zinātņu fakultātē!